Nu ko, čau visiem! Šodien atkal esam Limbažu mazā. Šodien kaut kas bišķiņ savādāks. Man ir mazliet cietāks kāds, mikrodžiga kātiņš. Un kaut kādi rotiņi, voborīši mazie. Mēģināsim noķert kaut ko, gan jau to pašu, ko ar mormo kātiņu. Tikai mazliet citā tehnikā, protams, man arī kur mormo kātiņš ir līdzi, kur te nu bez tā. Vai katrā ziņā mēģināsim kaut ko noķert uz šo. Ja nekā nebūs, tad ņemsim tālkā mormo kātiņu. Pilnīgi tēt liekas tik nepierast ar šo kāti, kad cik ilgi nebija makšķerēs ar šo kāti. Man šķiet pēdējā reize bija kaut kad nokus nesen ledus. Foršs rotiņš, es to viņu parādīšu. Mepiņš, 0. izmērs. Tāds interesantais. Štie te man patīk tādēļ, kad viņi ne tikai velkot rotē, bet viņi arī krītot un ceļot no grunts augšā mazliet viņi rotē. Iepriekš jau bija tādas izmantojis diezgan daudz. Tikai mazliet lielākos izmēros. Tas bija viennieks izmantojis, divnieks. Šais ir 0. Tā par to mikrodžiga komplektu man ir kāds mans Stinger Priority Sensor 20 garumā, 2 metru atvainojos, 0,5 līdz 6 gramu testā. Spolīte man ir Shimano Sedona 2015. izmērs. Un uz spoles man ir tā pati auga, kas man bija uz mormo kātiņu. Samainīju mazliet augu uz šim uzsim to Lucky John Vanex Trout Area, arī no 0,6 diametru. Bet iegādājos priekš mormo kātiņu arī 0,06. Tāda smalkāk mazliet tāda. Man tur ir tagad Rajun, kaut kāda neesmu precīzi nosaukumu. Arī tādu foršu augu parādīšu, gan jau arī ar to kātiņu pamakštēsim šodien. Ir doma aiziet blakus, arī ir viens cits dīķis. Tāds interesantais, nezinu cik ilgi vispār, vai tur esmu makšķerējis. Man šķiet, ka vispār tur makšķerējis neesmu nekad. Pārbaudīsim, vai tur kaut kas arī pelda, kas varētu apēst vai no to te rotiņu vai kaut vai tārpiņu mormišingā. Parādīšu to vitās. Ar rotiņu jau kādu laiku esmu pamētājis. Pamētāju jau arī pirms sāku filmēt. Man ir viens tāds baigi foršs voborītis, tāds ļoti smuks. Pavisam jauns šodien iegādājos, kur skatoties, rapaliņa, pavisam maziņš. Nu labi, man roka ir liela, bet tāpatās voborītis ļoti maziņš, grimstošais. Tu viņu pateikšu, ka viņš ir garš 3 centimetri. Sanāk, cik viņš iet līdz 0,9 metriem. Tāds foršs horeļu voborītis. Mēģināsim kaut ko ar viņu izveidot. Uzliksim tēt šito. Vai kā viņu tēt dabūt vaļā. Izcēs, ka smuki mums viņu attaisīt nesanāks. Vai kur. Paciņas vai arī kas var būt papīrs vai plasmas vienalga. Ielikam atpakaļ somā un aizesam mājās. Nav jābūt cūkām. Tad pamēģināsim uzsēst šito wobleri. Pamētāsim ar šito kādu laiciņu, devai uzsēšu un tad tiekamies. Nu tikko uzsēju wobleri. Esmu atpakaļ, viņš tāds diezgan ātri grimstoši pat teikt. Bet nu, mēģināsim. Es pat neteiktu, ka tas ir slikti. Jo dziļums tomēr te vietām ir liels. Foreju upītēs jau arī bedarītēs ar šito varēs izmētāt.
Ne jau viss foreļu upes arī ir sekls. Es jau tā svārstos, domāju, uz kurai es gribu braukt. Jo mums tomēr tās upītes jau te, kaut kas paņēma. Līdeciņa izskatās tā. Tikai ne no ko rūdu, kur viņi man ievilka. Kurās zālēs. Man pats zālēs tas, ka viņi tur vēl mums šķiet, ka ir galā. Tie ievilka uz kaut kādās zālēs. Maziņ jau tā līdeciņa bija, bet... Nē, zivs mums vairs tur nav laikam. Vai ir? Nē. Zivs laikam vairs nav. Nav vairs zivs, bet bija līdeciņa mums. Nu, likās, ka līdeciņa. Nu, var jau būt, ka kāda brīnuma lieta notika un forelīti paņēma, bet, nu, baigi gribās domāt, ka tā bija līdeciņa. Būtu jau forši forelīti, bet, nu, kā tā ir. Pirmais metiens uz wobleru un jau bija zivtiņa kaut kāda. Tas jau ir labi. Es jau viņu veikalā skatījos. Tieši šitais man tā baigi iekrit acīs smuka krās, tāds godīgais. Es jau domāju, ka uz šito vajadzētu kaut kam ņemt. Redz, es arī iepriekš pamētāju, tad nu tas tā negribās teikt, ka dēļ wobleru vai kaut kā tā, jo nu rotiņi arī, protams, ir ļoti labi mānekļi pārbaudīt, bet es iepriekš te izmētājos ar rotiņu tieši to malu. Un man nekā nebija, pat piesitiens nebija uzlika wobleru pirmajā metienā zivs bija. Un arī nebija tāpat mazākā. Pamēģinam šito maliņu. Tad jau ejam tālāk droši vien. Oho, kas pasar. Oho, kas pasar. Ojojoj. Nu. Ko jūs par šādu asarīti domājat? Šitais jau skaists. Es paņēmu rekur spainu līdzi. Šodien ir mēģis noķert kādus dažus mazos asarīšus, ko man ielaist mājās akvārijā. Bet nu šitais jau spainīti jau ielikt, mēs viņu varam, jo akvārijas man jau ielas, bet nu mēģināt noķert mazāk. Vai pagaidām ielaisim spainī ūdeni, vai viņš tur padzīvojas kādu laiciņu. Šitais jau smukāks. Niekur laist jau vaļā mēs viņu laidīsim, protams, bet vai viņš papeldās, mazliet viņu nomierinās, parādīšu smukāk to asarīti pēc tam. Nu, ko lai saka? Nu, forši, ne? Redz, kā uz Mormo nav nemaz tā, ka tie lielie asari tik labi ņem, jo, nu, kur tad cik reizes es šito vietu izmētāju? Man lielākais asars bija 50 gramu maksimums. Un te ar šitādu te arī maziņu woblerīti paņēmu jau šitāds, nu, kaut kādu loģiku jau tur ir. Bet es noteikti nesaku neko sliktu par mormišķiņu, jo tas ir man vēl joprojām pagaidu mīļākais makšķerēšanas veids. Patīk man tā lieta ļoti. Vienalga tas, ka tas zivju izmērs tur pat vairs nav tik svarīgs. Tas kaifs, ka tev pieķerās kaut tā mazā līdeciņa. Tas ir tas pats labākais. Šais asars arī nav tā, ka pirmo reizi uzsēdās. Viņš no sākuma kaut kā bišķiņu uzsita. Tuviņ asarīts būs jau tur bišķi nomierinājies, nebūs tik traks atlikojies, parādīšu mukā kameru un laidīsim viņu vaļā. Pēc idejas vajadzētu vēl kādai zivtiņai būt tādu foršu vietiņu šies sāns. Kaut kas atkal ir. Āšukiņš. Āšukiņš. Jā. Ielaidīsim, lai viņš tur papeldās.
Interesanti, ne? Šodien gan jau izmētāšu kādu laiku šito kātu. Es pat gribētu teikt, ka iespējams vairāk kā ar otru mormo. Jo, nu, ir juši, kad ar šito varētu rāpīties kādu lielāku līdeciņu vai kaut kas interesantāks pat. Bet mormo kātam arī savas dienas būs. Kas tur sapinās? Pilnīgi tāda smalka auguņš tam kātam. Iepriekš man bija 0,08, te arī smalki. Bet ar to bija bišķi savādāk. Viņa tāda interesanta auga bija tāda, nu, nepierasta. Ar šito tādu dīvainu nest. Nedomāju, ka es esmu pilnīgs idiots, es māku nest. Bet tā traki izskatās, ka pirmo reizi šo kādu patīk jau laiku paņem rokās un jau filmēju video. Jo tomēr ir, kas domā, ka met ar jebkādu kādu, bet, nu, sopīt bija. Bet pie kāda arī jebkur ir jāpierod. Kas man te pakaļ nāca, te obots taisīja to. Šeit reizēm tādām maskjām tos astotnieks pie krasta var pazīmēt un kaut kas uzskrien visu. Ir kaut kas atkal asarīts mazais. Jā. Jā, mazais. Mazais viņš tā ietriec pa kātu. Nu, protams, nebija ne tuvu tik traki kā iepriekš tas, bet nu arī tā tīri jūtamies it. Tā iepriekš, ne, nu, tā teorija ir tāda, ka vai nu forelīt vai vīdeciņu kādu. Bet, nu, kas ar to vai zina? Nav ko štukoļ, gan jau dabūsim vēl kaut ko. Grib tā smulkt ar maliņu nomest, bet, wow. Skoks ļoti traucē, kas ir. Ne tā no ūdens tur. Tas baigi traucē. Nu, pastamies uz asīšanu un atlaižam vaļā. Nu, mieru. Šities ir tāds, nav tik krāsains kā parasti rasīši šeit. Bet smuks, nu, simtnieciņš. Ai, nu, piedod, negribējis tā. Re, kur divi tādi mūsējie maziņie. Kur viens. Un otrs. Skaists pēc izskata, bet ne pēc izmēra. Nemājās. Nu kā, daram laikam tā, kad šito vietiņu pagaidām atstāsim, iesim tur uz priekšu. Mēģināsim arī uz voburīti. Un tāpēc tam vēlāk tikai uz voburīti vai nu vairs nekas neķersies vai apniks. Mēģināsim uz mormo noķert kādus pāris mazos asīšu akvāriem. Un tad aizvedīsim viņus mājās un tiksimies šeit pat tikai mazliet vēlāk. Abējām tur uz to vietu. Nu ko, esam atnākuši uz šai vietai. Pamēģināsim te, pamētāsim uz voburīti. Pēc tam iesim atkal tālāk gan jau. Kaut ko mēģināsim. Gaiši šo maliņu gribās nomestāsim. Es jau domāju, ka šeit arī kādai līdeciņai vajadzētu svaipties. Es jau godīgi tāds mans mēģis uz šiem voburīšiem, kādu varbūt labāk līdeciņu noķert tādu tuvāk mēram. Apzinos, ka viņi man nokodīs iespējams, bet tas man neapstādinās no mēģināšanas. Jā, te ir tukšais numurs, tā izskatās. Šeit ir gan tiem voburīšiem. Nav tas pats mīļākais, viņi paši ap sevi sapiņķerējās kaut kā.
un tad viņas jāpinterē vaļā. Labi, šeit vēl iemetam, vienu reizi copīts nav, tad ejam tālāk. Nav ko tērēt laiku vienā vietā. Laižam tālāk. Vienīgais tas, ka štātē ar 2 kātiem mazliet viņu vairāk jāpārnes un pulsot tas spainis priekš asarīšiem. Bet nu pats jau es to gribēju. Ir jau forši, kad ir opcijas. Piemēram, var pamainīt no mormo uz woblerīt vai rotiņu. Tas jau nav slikti. Tikai jāreikinās ar to, ka vairāk jānes. Neko te varam piestāt. Pamēģināt. Arī tāda skaista vietiņa. Nezinu, cik rezultatīva, bet skaista. Esmu atpakaļ šitajā vietā, pirmajā, kur sākām. Vējš ir bišķi nomierinājis, kas man iepriecina. Bet kā būs ar zīvīm, es godīgi nezinu, es jau te izmētājos pailgi. Varbūt kādu vēl dabūsim. Te vienmēr kāds asarīts ir. Vai viņš pieķersies uz voboru, to es nemāku teikt. Bet būt viņš te ir. Tad ir grūtāk to voboru kā foršā dziļumāk izvadīt, jo domāju, te ir diezgan augstu stāvu. Tad to voboru tā pagrūti izvadīt. Tālumā jau ir forši, bet ja viņš pienāk tuvāk, viņš baigi ceļās uz augšu. Gribēju pateikt, ka uz āķi tēt es likšu Lucky John mākslīgo motivu. Pamēģināsim uz šito, viņš jau nav pa lielam ne ar ko sliktāks kā tas amerikāņu, tas Powerbaits. Bet viņš ir šis izturīgāks, tas ir tā patīkamāk. Tā mēģinam. Reku, es jums teicu, uztinu auku jaunus, ja nepateicu kādu. Uztinu Rajunī, kaut kā tā, nezinu precīzi kā to izrunā. Arī 006 biezumā. Ka tā ir tāda, ļoti, ļoti spilgta, ļoti augsta redzamība. Tas man ļoti, ļoti patīk. Un te man būs jāsāk mēs ar šo kādu, un es vairs nemācēšu. Jautrība sākās. Šī jauka man tiešām ļoti patīk, un ir forša, slidena, labi lido. Šī ir arī 8 dzīves lauku, ja kas. Iepriekšējā bija 4 dzīves, un šajā ir 8. Viņa liekas daudz resnāka, jo viņa ir ļoti, ļoti, ļoti labi redzama. Man arī no sākuma likās, kā viņa var būt tik resna, ja viņa skaitās 006, bet ir tas 006. Ir ziltiņa. Uzreiz ir. Šitais jako arī asarīts. Pirmais. Kādas 2-3 vajadzēja tādas mums. Tad mēs varam aizbraukt mājās. Paēst. Kas neko šodien neesmu ēdis. Pulkstens ir jau 3-4 drīz būs. Un tad ap 6 nākt vēlreiz.
Vienīgais tas te, kad viss saka, nu, lielākā daļa, kad ir jātin tā te auku pītā, jāieliek kaut kādā ūdens traukā un tad tā jātin. Es jau tā parasti daru, bet te pilnīgi, nu, es tā arī šoreiz izdarīju. Nu, pilnīgi tā auku ir, viņi vēl, nu, viņi ir nožūs un viņi ir sakautus pilnīgi pie spoles. Tad, kamēr viņi paliks atkal mitri un kamēr viņi izžūs pareizi, būs tā diezgan skaļi tie metieni un arī tuvāki, jo viņi tik labi nelidos. Bet kā tā štauku ļoti, ļoti labi, man ļoti viņi patīk. Un viņi pagājušos gadus bija uz mikroģigu. Nu, otra tik laba pītu auku man nekad man šeit nav bijusi. Nu, tiešām ļoti labi. Tēt, ja nu tā liekas, ka ir baigi, nu, cik es ar viņu var iemest, bet ka viņi nožūs pareizi, nevis sakautīs kastītē. Tad jau viņi lidos daudz labāk. Un arī tie metieni ir apmierinoši tālu. Es jau domāju, ka zivs, bet nē, zars. Kas tad cits? Pilnīgi tauku tādu neonu zaļu, tas baigi patīk. Nu, forši redzamība, tas man patīk. Tikai jā, nu kaut kā viņi tik ļoti resna liekas dēļ tās krāsas. Un iepriekšā tā, kas man bija Lakīģi un viņa roza arī spilgti it kā, bet viņi ļoti ātri, nu, es neteiktu, ka tas ir slikti vai labi, bet viņi diezgan ātri savu to krāsu pazaudē. Un tad tā likās ritīgi smalka, un šitā viņai krāsu nevajadzētu ātri zaudēt. Viņa likās tā ļoti bieza un tā tālāk, bet viņa patiesībā tas pats 006 ir. Nu, precīzāks 006 kā citas pat. Japāņu aukuņi. Man arī tūliņ kamera izlādēsies. Baigies slinkums un īsti nav jēga ņemt otru baterītēt. Tādēļ visticamākais, kamēr viņi izlādēsies, tikmēr pafilmēšu vēl. Tad, kad viņi izlādēsies, tad es jau savus 3 asīšus nebūšu noķērs, tad es viņus noķeršu un tad tiksimies kaut kur šeit pēc tam vakarpusē. Bet, nu, kamēr vēl mazliet vairāk kā 10% ir, tikmēr vēl varu pafilmēt kaut ko mazliet. Un būs jau tas, ka te ir tāds paliels vējš. Viņš nav labvēlīgs, viņš sanāk, ka tieši man sejā. Tā mešana arī tāda grūtāk, bet tāpat tās, nu, lido labi. Nu, tur nekas cits kā auku nav pie vainas dēļ tā metiena attāluma, jo, nu, tomēr 4 dzīslis un 8 dzīslis, tad ir mazliet šķirba. Viņa arī daudz klusāk, tik līdz kā vilga ziva ar to auku, nu, dzirdēja, protams. Kā viņas starp riņķiem, caur riņķiem lido un velk viņu, bet šito vispār tagad tādu pavisam klusu. Nu, tikai metiens, kā jau es teicu, kamēr viņi nožūs, tikmēr būs tāds nelabs. Labi, vai man vēl rezervē daži procenti kamerai paliek, ja nu gadījumā paņem kaut kas interesants, kāds savādāks žuvītis.
Tad es ceru, ka filmēt beigšu, ja nekas interesants nenotiks, tad tiksimies kaut kur šeit tikai vēlāk, vakarpusē. Ja kaut kas interesants notiks, tad gan jau to redzēsiet, bet nu pagaidām čau. Nu ko, čau vēlreiz. Esmu tēt jau otru reizi šodien šeit. Sāksim tāpatās kā pa dienu, tēt jau vakars. Sāksim ar šo te makšķeri, kas skaitās baigi cietā, varētu padomāt līdz 6 gramiem. Un ar to pašu apavu oborīti, to smuko, ko rādīju. Es ceru, ka kaut kas vēl būs uz šo te. Tā arī mājās izmeklējos karabīnas un sakabas. Viņas man ir daudz, bet viņas ir ļoti liels. Tādēļ nu būs jācer uz labāko, ka šis te voblers tik ļoti nepīsies. Un katrs māneklis, ko gribēs mainīt, būs jāsien atsevišķi. Nu, ko lai dara? Tēt jau viss veikali arī ciet. Nepaspēju, precīzāk neiedomājos, kad biju šodien pa dienu iepriekš veikalā, ka man vajag sakabītes. Tādēļ jāizceļ būs bez. No sākuma pamētāšu šito kātu, atkal varbūt kādu lielāku zivtiņu, var dabūt kādu asarīti, kādu līraciņu. Kādu lielāku asarīti varbūt. Un pēc tam atkal siesim mormo kātiņu. Un ar to mēģināsim noķert, ja pulgas ķerās. Daudz neko solīt nevar, jo celpīts jau mums ļoti daudz bija no rīta. Nu, ne no rīta, bet dienā. Tāpēc nezinu, nevaru solīt neko, ka būs. Tēt ļoti daudz kaut kas, jo celpīts bija mums palijām tikai šī vietā. Un daudz zivs jau dabūja, tā teikt, pa zobiem no manis. Tāpēc nevaru apsolīt, ka kaut kas būs. Nu, vismaz uz šo, uz mormo gan jau kādu zivtiņu dabūsim. Baigā zāle. Vajag pilnīgi padomāt, ka zivs galva. Izmēģinām veiksmi iemetot pa vidu. Vajam pagrint mazliet, tad dziļāk. Un tad varam sākt vilkt. Teikšu godīgi, tā diezgan interesanti bija. Saka, es ar šo wobleru izmētājos viss tās top vietiņas šeit, kas man ir. Bet vienīgā vieta, kur bija zivs un sopas, bija šī te. Pat tur no tām sulžām nebija nekās. Bet nu tur baigās saule spīdē, tā kā es varētu to norakstīt uz to trako karsto sauli. Bet, nu, citās vietņās, kur kaut kāda ēniņa bija, nu kaut kam vajadzēja būt. Bet jā, vienīgā vieta, kur kaut ko dabūjuši, šo bija šī. Ir. Mazā rīdeciņa. Nu, mazuļīts. Galīgs mazulis. Apskaties, nekraties. Es negribu āķi pirkstā. Ai, jā, kāds mazulis. Bet tāpat tāds gribēja apēst rapals oborīti. Ai! Nu, nāc es tev, nu, labi pataisi. Tik žēl tās zivs, kas šitā nolec un sasitās. Ticat man, tas nav speciāls, viņi mēģināja tikai forši attāķēt un atlaist, nedabūjot āķi savā rokā, kā pāris reizes ir gadījies. Tādēļ šādi sanāk. Bet tas noteikti nav speciāli, un zivtiņas, kā redzat, aizpeld un arī izdzīvo. Aukoja visu obi.
Oborīs zobiņi arī interesanti, kad nemaz nav redzami vēl. Un tā līdeciņa arī bija tik mežonīgi maziņa, kad tur pat knapi jūt, ka kaut kas ir galā. Uz mormo kātiņu būtu bijis interesantāk, bet ko var dar? Jāpriecājas, ka mēs to zivtiņu izvilkām. Šeit tiešām man tāds baigi patīk šais obors. Centīšos kaut kur pa veikaliem pastaigāt, pameklēt viņam citas krāsas vai kaut vai pasūtīt internetā kaut kur. Jo nu tik foršs oborīts baigi man patīk. Ne jau dēļ tā, ka baigi zivtiņas tā kaut kas ķerās. Tas arī ir foršs, bet kā tā oboris ļoti foršs tāds. Lido labi. Izmērs arī tāds diezgan, nu, labs priekš tādām te vietiņām. Pamētāt uz kādu aslīti, kādu mazo līdeciņu. Nu, salīdzinoši mazo. Forši ir gar to maliņu novilkt, bet var gadīties aprauties, ja kaut kas pieķerās. Var viņš ieiet niedrēs. Tie koki un zari visur šeit vienkārši neciešami. Zin, kā tā ar pūdiņu makšķeri jau te vienalga, tu iemest jau te iemest var te, bet šitā te ar spinningu mētājot. Nu, pašu okeānu. Davai riskējam un ejam. Es ceru, ka neieberzīšos tur. Cerams, ka tur varēs pamakšķerēt un cerams, ka tur būs kāds zivs. Labi, es aiziešu uz turieni un tad nofilmēšu kādu video, vismaz pat, ja nebūs tur ko makšķerēt. Bet, nu, aiziesim uz turieni un tad jau tiekamies tur. Nu, esmu atnācis līdz tam dīķim. Mazās zivtiņas kaut kādas vairāk, tas nozīmē, ka zivis šeit ir. Cik daudz kādus un tā tālāk, es nezinu. To mēs noskaidrosim, cerams. Bet kaut kā šeit pelda. Te, kur mazās zivtiņas iet pa gaisu. Nezinu, vai tās bija mailes vai kas, bet kaut kādas mazās zivtiņas tās bija. Izsies pēc mailēm, jā. Nu, tikko izbrauc mazlietiņ. Vajadzēja dažas lietas izdarīt. Tad esmu atpakaļ. Un varam turpināt kaut ko mēģināt izdarīt. Es ir godīgi nezinu, vai te kaut kas paņems. Es ir godīgi nezinu, vai te vispār līdeks ir. Vai te vispār kaut kas ir. Bet tas jau man neaptur no mēģināšanas. Tad tā var noiet lejā un pamētāt. Mailītes ir pelda diezgan labā skaitā. Tad jau kaut kam lielākam arī jābūt. Nu nebūs uz wobbleri, pamēģināšu uz mormons to jau. Jebkur zivs to var pieķerties pa lielam. Ja ļoti grib. Kaut kā jau baigi cer, ka kādu līdeciņu arī ir. Vai kāds asars, nu vismaz kaut kas plēsīgs. Bet, nu, nezinu. Pilnīgi svešu vietu man šis dīķis. Saptinās wobbleris ar kaut. Tad ar stopvaters beigās pa augšu skraida.
Ko tad dīvaini tie āķi izbūvēt, viņi ķerāsies tās mēlītes, gan nav forši. Pagaidām vienīgā lieta, kas man šī voborī nepārāk tie āķi, viņi izvieto tā pastūvi. Tā, ka viņi var baigi viegli aiz voborēs ķerties. Visi pārējais ir ļoti forši pagaidām liekas. Es godīgi pat nezinu, cik tie dziļi. Ļoti sekls neizskatās katrā ziņā. Kaut kāds dziļumiņš te ir. Tagad eju uz vietu. Nu, no tām vietiņām kādu. Un ļoti man iepriecina tas, ka tur ir ēna. Visā tajā līcītī tas nozīmē, ka tur kāda zivtiņa varētu sākt ķerties. Es domāju, pamēģināsim no sākuma kādu no šīm vietiņām. Un tad iesim uz turien gan jau. Vai kaut kur no šīm vietiņām tiekamies. Nu, atnāc uz šajienē. Arī ar Mormo tagad. Man komplekts, protams, kā parasti. Lucky John Anira Nano Energy 1,5 g testā kātiņš. Spolu man ir Daivo Gūna 1000 izmēra. Auku gan man ir savādāk kaut kāds Rajujin, kaut kāds, nezinu precīzi Japāņu nosaukumu, bet Japāņu auku. Arī 0,06 biezumā. Un Fļuriks man ir galā 0,15. Tas ir tāds parastens, bet vienu kādu līdeku paņem kaut vai mazā, vai viņi tik viegli nevar pārkost. 0,06, ne 0,06, bet 0,6 g. Sviniņš, 10. āķītis, Barhoja Powerbait motīvs. Amerikāņi. Izmētājus ar vobleri, visu kaut kur uz visu kaut ko. Nebija nekas. Vismaz jācer, ka uz šito kaut kas būs. Nu ko, man kā parasti jums video beigās ir daži jautājumi. Nu, pagaidām izcēs, kāds būs video beigas, jo, nu, nekas te vairs neņem. Ja man kaut kādi brīnumi notikumi notiks un sāks ķerties, vai kur ar šito arī varam nobeigt. Ja man sāks kaut kas baigi labi tiešām ķerties, gan jau piefilmēšu klāt. Bet tātad tie jautājumi ir tādi. Pirmais jautājums. Ja tu vari, tas pat nav jautājums, tas vienkārši lūgums. Ja tu vari, tad ieraksti komentāros kādu no tām te monmešīnu aukām, kas varētu darēt. Nu, vēlams kaut līdz maksimums 0,06 biezumā. Un ja nav slinkums sameklēt, tad arī var pierakstīt, kur viņi var iegādāties. Tas bija tāds lūgums. Bet jautājums tādi man tāds pats galvenais šodien ir, zin kā lielākai daļai foreļnieku ir baigais kodeks, kad nevar upīt steigt nevienam. Jā, protams, zin to, ka gandrīz katrā gaujas pietikā ir forelis. Bet ja ir kāda īpaša upīta, kur nav žēl pateikt, tad ieraksti komentāros. Nu, bet negaidu baigi komentārs, ka kāds ierakstīs par foreļu upēm, jo tas tāds forelista kodeks nedrīkst stāstīt nevienam. Bet nu katrā ziņā, ja tev nepatīk turēt noslēpums, tad var ierakstīt. Un tas paljām arī tā viss no jautājumiem. Ja vēl kaut ko izdomāšu, ko jums pajautāt, kas tāds svarīgs, tad gan jau piefilmēšu klāt video. Nu ko, šodien arī tā mēs to švako video noslēgsim. Piedodiet, ka zivis nebija daudz. Es zinu, ka viņas bija ļoti maz salīdzinoši kā citos video. Un, ja vari, tad atbild uz tiem dažiem jautājumiem, ko es pajautāju. Ja patika vismaz tas, kā es centos kādu zivtiņu tad noķert, tad ieraksti kādu foršu komentāru, nospiedu laiku un lūdzu abonē kanālu. Tad šodien es jums teikšu čau. Tad jau līdz nākamajam video.